Es esmu Arta Kočāne. Un es Baiba Vasile. Un šodien mēs tiekamies podkāsta Būt cilvēkam 2. epizodē. Podkāsts Būt cilvēkam ir par to, ka aiz katra titula, profesijas un sasniegumiem galvenais ir nezaudēt cilvēcību. Šodien ar mums kopā sarunā būs Kvartāla 86 dibinātājs, jeb kā viņam patīk, ka viņu sauc par šefu, Kaspars Navarovskis. Ok, čau, Kaspar. Ļoti labi. Prieks tev redzēt. Kad šodien jūties? Man liekas, man katrs izlaikam jau sākās no Agijas, filmē, kā es jūtos baigi labi. Es vakardien ap citu aizgāju 11. gulēt. Pirmo reizi kaut kādā, mega periodā, reāli mega periodā, bet es nevarēju aizgāt. Tas ir agri. Tas priekš man agri, jā, jo es esmu ikdienā, cikos 10. mēs slēdzamies, 10:30 mēs izbraucam, 40 minūtes man ir mājas, 12. sēju gulēt, bet es ceļos. Es lieku monētāju uz 8. Zolīdi. Tīpēc 8 stundas paguļu, bet, zin kā, es esmu tādā visa dzīve šobrīd kvartāls, jā? Pilnīgi visi. Bet līdz tam mēs ticam. Jā. Es varbūt to gribētu uzdot tādus ātros jautājumus, jo ātrāk tu atbildi, jo labāk. Tad tie būs 10 jautājumi. Ok. Atbildī tas, kas tev nāk tajā brīdī. Kas tu vēlējies būt bērnībā? Biznesmens. Tas bija tā kā uzreiz. Okay. Jā. Okay. Oi, tur ir vesels lācis. Ja mēs gribētu par to runāt, varētu arī pastāstīt, kā es mēģināju visus savus klasvietus pārliecināt, ka viņi domā nepareizi, ka viņi negrib būt biznesmeņi. Ok. Labi. Kādas tu superspējas vispār vēlētos, ja tev būtu tāda iespēja? Man ļoti zināms, cilvēks patīk. Es esmu domājis, ka es gribētu lidot. Es neesmu tāds, kam patīk lidmašīnas. Man sieva paraplāna lido. Es neesmu tas, kam patīk paraplāns. Jo man liekas, tas nav... Viņai nepatīk, kā teikt, tas nav droši. Man nepatīk, ka es nekontrolēju. Situācija, ok. Tajā gaisā, jā, bet man liekas, ka lidot būtu Supermens ir mega. Jā. Man patīk fantastisks films. Fantastikas films, viss, kas ir ar Transformers, viss, kas ir Marvels. Action. Jā. Kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Man liekas, ka man baigi garšoja kartupeļu pankūkas vecmāmas. Jā. Jo, es ticu. Kāds ir tavs sapņu auto? Man tāds ir jau tagad. Tad es laiku domāju, kāds nākamais. Es laiku skatos Lamborghini, es laiku domāju, bāz, tā ir tik slikta izvēle. Bet skaista izvēle. Jā, bet tad es tagad saprotu, ka vajag mērķēt augstāk ar prātu, un es gribu Rolls-Royce kulinām džipu. Ok, pieklājīgi. Labi. Ko tu nekad nedarītu par naudu? Bet piedod, sapņu auto ir Mercedes V-klase. Priekš manis kā Narovsku ģimenes V-klase ir... Mums bija, mēs pārdām, mēs reāli gribam atpakaļ tagad, bet tas ir mega auto, jā. Ok, labi. Ko tu nekad nedarītu par naudu? Man tas ir tā kā iedzimts. Kad es biju arī jauns, kā es saku, kā latviski saka, asins pa degunu, jā, krovs nosu, es esmu gājis par taisnību. Tā, kad... Tāpēc es ļoti baigi bieži panāku, man ir vienmēr ar autoritātēm konflikts, jo es nekad nenoliedzu galvu. Tā, kad ja es zinu, ir šitā, krovs nosu, es eju, kā man saka, ka es eju nāvē, tad. Tas saka, man draudz, ka citri traucē, jo man saka, tu iesprūsti. Jā, jo es nevaru atlaist to. Jā. Šitā ir taisnība, tad vismaz pasaka, ka tu dari nepareizi un daram tavējo, jā, bet... es par taisnību, tā laikam jāsaka. Taisnība, tad es eju tur nāvē par to. Es saprotu tevi. Jā. Tad pamēģini īsi 3 svarīgākie notikumi tavā dzīvē. Satiku savu sievu. Piedzima... viens ir, saku, piedzima, bet tad, kad man sieva pateica, ka viņa ir stāvoklī, es to tā kā visu mūžu atceros, ar pirmo meitu. Un trešais varētu būt tas, kad man pirms 3 gadi izoperēja sirdi, un tad mēs sievu visu, ko tur domājām, tā un šitā, un tad man sieva pateica, ka tas man tā mainīja manā prātā ļoti daudz. Viņa teica, ka man bez tevīm neko nevajag. Ko tu sev teiktu pirms 10 gadiem? Pirms 10 gadiem man bija 29, jā. Pirms 29 es nopirku šito vietu. Tas ir bijis, kā es jums teicu, mans viens no labākajiem lēmumiem. Man neviens neticēja. Un pēc 2 gadu man teica, būs tev tāda haļaukās. Man arī pa kvartālu izteica, ka es pilnīgi nepareizi viss slikti. Nesies? Jā, Teic, ka nesies. Nokar ģērbtē viens teica, es sēdēju.
Viņš atnāk pēc pakalpojumu, un vēl man saka, hypes beigsies. Wow! Tu vasarās lēsi ciet. Vienkārši. Viņš nāk uz šeieni, pēc manu pakalpojumu, Bet, vieni ir tie, kas raksta komentārus. Jā. Te vēl cilvēks pēc pakalpojumu atnāk un uzdod man kaut kādas muļķīgas jautājumus. Un tas ir par mindsetu. Tas ir par mindsetu, par mūsu blokiem, ierobežojumiem un tā tālāk. Un plus bija pilns ar cilvēkiem, Viņš tev iedrošināja, tu zini. Nē, es esmu visu mūžu nodzīvojis ar autoritātēm uz konfliktu. Tāpēc, kad es eju profesionālu lietās un es esmu par taisnību. Es vienmēr gribēju visu celt. Iedot iedrošinājumu cilvēkiem, lai tev izdodas. Un man pat darbinieki ir tādi, kas iešu prom uz kaut kādu labāku vietu. Es teicu, vecīt, es tev laižu uzreiz, jo mums katram vajag, mēs visi cenšamies uz to, lai mums izdodas kaut kas labāk, kaut kas vairāk, mēs ķipa nopelnītu vairāk. Es esmu par to, ja cilvēkiem izdodas, vienkārši jāmāc, jādara. Yes. Tad, ko es teiktu, pirms 10 gadiem, tā turpina droši vien. Nē, taisa kvartālu uzreiz. Jā. Taisa kvartālu uzreiz. Kvartālu uzreiz taisīt. Jā. Ok, tad vēlreiz par to tavu mīļāko vietu uz pasaules. Būt blakus sievai. Tas ir. Man ir apgulties sievai blakus gultā. Tas ir tā kā. Tava miera ostiņa mājiņas. Tas ir viss. Es esmu, jā. Man ir galīgi blakus viņai. Tas, ka viņa man ir kaut kur. Redzeslokā. Jā. Tad zeme, gaisa, ūdens. Zeme. Un kā radās nosaukums kvartāls 86? 86 ir, bet cik par numeroloģiju runājot. Tātad 86, man vispār piecinieki patīk, šī 555, kaut kā es nezinu, tam nonācu, bet man patīk. Un tad es nevarēju dabūt tādu numuru, un tad sākās viss ar to, kad, man liekas, viena mašīna pirkām, bija numurs 8866, un mēs tā, Smuki. Jā. Tad mums bija HN 8866, un tad man sieva saka, CSDD ir numurs HN 6688. Kā spītu nost, man un sievai tā, abi ar HN priekšā, un 8866. Tad vai ņēmi, uzliksim kādai mašīnai. Tad ir kvartāls 86, un kāda viņam ir ideja, un kas šeit vēl būs nākotnē? Tad, es tev stāstīšu šodienas ideju, kā ir. Viens ir tas, kā tas sākās, varbūt, bet šodienas ideja ir tāda, nezinu, es sāku domāt, vēl tās nevis idejas, bet tātad vispār, ja tā globāli, tas laikam ir par mani. Visu mūžu esmu strādājis, pelnījis naudu, gribējis nopelnīt daudz naudas, tāpēc, ka mans dzīves nepiepildītais sapnis ir profesionāls sportists. Es esmu strādājis, lai varētu sportot. Man visu laiku kaut kādas sirds, pirksti, lūzumi, un ir laikam 17, 19 lūzumi kopā bijuši. Wow. Visu laiku man ir kaut kas tur, un tad iznāk, es aizēju pilnīgā sportā, un es neesmu biznesā. Es vienkārši to daru kā sportoju, ņemu treneris, tur cenšos attīstīties. Un tad ir pagājuši, es teikšu, no 20 gadiem, pagājuši 19 gadi, un es esmu izveidojis biznesu, kur ir sports, un man nenormāli patīk datorspēles. Bērnībā vienkārši kapāja tā, ka man nebija. Man bija, bet limitēta. Un es esmu izveidojis jautrību bērnu līmenī, ko es teicu, kas man patīk. Man patīk multens skatīties, ar bērniem nereāli patīk multens. Un, attiecīgi, šī tā bērnu vienkāršība. Un es esmu šo salicis kopā, un tad nākamais ir kas? Tātad man ir 3 bērni, man ir sieva. Es gribu būt ar visiem kopā, tā kā man ģimenē pirmajā vietā. Mēs maucam, strādājam sievu, mēs atbraucam mājās, mums ir treniņš. Tas ir tas kā bankā. Un tad atbrauc mājās, un vienkārši 9. Vai ka bērniem arī vajag? Ja bērni varētu nākt ar mums kopā uz treniņiem? Viņi teikt, māma, katies uz to treniņu beidzot, jo viņi zina, ka viņi dabūs atrakcijas, jā? Un šeit redzi tā veidot tā vide, kad tu nāc, un te ir tā kā viss, tu arī atšilot. Es esmu biljardu kādreiz ar spēlēju. Man ļoti patīk biljards, tā kā te arī biljards. Te ir sporta zāle, te ir pedals, kas šobrīd trends. Te ir bērniem atrakcijas. Šobrīd mums top jaunais projekts par multenēm, teiksim tā. Labi pateikšu, mēs būvējam kino. Nice.
Kaut līdzīgi Lorai, kā Sigultā. Tā, lai saprot, nevis Forum Cinemas. Tā, tas ir nedēļās tiks palaists. Un šeit ir viss ap to, ko es esmu visu mūžu sapņojis. Es esmu visu mūžu sapņojis par kaut ko tādu, tas, kas ir šeit. Un tāpēc arī mums liekas, kāds būs slogans. Un te ir tas mans kvartāls. Jo šeit ir īstenībā tas, kas dziļumos daudziem cilvēkiem ir bijis tas, ko viņš ir gribējis. Cilvēki grib sportot, viņi grib atpūsties. Bērni grib skatīties multinis, pavadīt kopā mēs gribam atpūsties un pavadīt laiku kopā. Un es domāju, ka tas ir tas, ko šeit cilvēki atrod to, un otrs ir tas, ka mēs ļoti centāmies atrast to Rīgas bišķīt glamūru arī uz šeit. Tas, kas nav Jēkabpilī. Un kāds tas skaisti, lai ir viss smukā. Un kāpēc šobrīd braucējiem mums ir daudz, jo mums ir viss smukā. Un kāpēc ir 7 man cilvēki atbraukuši uzņēmēji, kas grib nokopēt šo projektu, tāpēc, ka šeit ir viss smukā. Un tas vien ir tas pierādījums, ka cilvēki grib šo konceptu paņemt. Tieši ne jau tas, ka bija pērnu šobrīd daudz būt, bet te ir tas stāsts par to sinerģiju, kas ir kopā uztaisīt. Dizains, tas, kas šeit ir, sports. Un zini, kas par šeit ir pats svarīgākais? Tu šeit esi, jo es katra biznesa stāvu cilvēks, un tu redzi, cik tu forši savienoji, intuitīvi savienoji visu to, kas tev patika, ko tu dzīvē mēģināji, bet tu jūti pretstatu, ka tev kaut kā neiet tas, ko tu vēlies, un tu to visu saliki šeit, un arī tavos datos tas viss ir redzams. Skaistums, bizness, mērogs, savs biznes, tev jābūt savam biznesam, un palīdzēšana citiem, un tev jākļūst par zvaigzni. Tajā, kur tu esi, saproti, tev jākļūst par zvaigzni. Tas ir nākamais īstenībā stāsts par to, kad mēs bijām uzņēmēji. Es esmu tādā mastermindē citiem uzņēmējiem. Mēs Liepājā sēžam, un tas ir pirms gada oktobrī. Un es saku, ka reāli viss slikti ir. Tajā manā biznesā es pateicu visam stop ražošanu. Pateicu ražošanai stop. Es ne visam ražošanai pateicu stop. Man paliek tikai tirdzniecība. Es saku, man ir ideja. Iešu to 80-20%, vairs negribu darīt 80% darbu, gribu darīt 20% darbu un 80% pelnīt. Viss sākās ar to ideju, kad es ieraudzīju, ka es nenormāli daudz strādāju, bet vienkārši neko nenopālu. Un kad kaut kas ir dzīvē jāmaina. Un es viņiem saku, ja taisīšu atrasīt partiju. Un, es tagad ar to sāku, un sports, kopā ar sportu. Es viņiem saku, es te izbraukāju, visu izpētīju. Es saku, un mēs būsim lielāki hero. Viņi man saka, kas nevar būt. Darīs kaut ko visu lielāko. Respektīvi, man vienmēr ir. Respektīvi, ir pirmā vieta, un tad ir zaudētāji. Vai es nepiedalos? Tāpēc man daudz saka, ka tikai uzvarēt. Kāpēc es kaut ko daru? Tā ir tava dzīves garša. Tas ir mana. Man patīk patīk sportiskais azarts. Man ir kā kaut kur ir nauda uz sportu, viss man atslācās. Tas nav ņemā jau. Un man ir čoms, kas bija, viņam ir tā, ka vai kas uz naudu spēlē? Es saku, nē, man tas nav, vispār tas ir. Tā nav tava motivācija. Tā nav mana motivācija ir uzvarēt. Pierādīt sevi. Jā, un tas ir mans. Arī viņš stāv skidīgā jakā. Jā. Afigēnis daudz. Un tas ir viņš ir nenormāli azartists. Un, zikā, mēs stārāsim uz vienu viņa. Un tad stāstam. Vienmēr sakot, tu esi par mērogu. Tev nedara. Es būtu pirmais visur. Jā, un tas ir rīktīgi krūti, tāpēc, ka tev tas arī ir jādara. Un varbūt pastāsti, kādas ir līdz šim bijušas lielākās grūtības veidojot šo kvartāls 86, jo tu stāstīji, ka tev cilvēki neticēja, ka tu, principā, tev bija ideja, un apkārt visi teica lielākoties, ka, nē, vispār. Tas nedarbs, ka nav cilvēku. Jā. Sākotnēji, tātad, kā es teicu, šis ir bijis visvieglākais naudas ziņā projekts. Manā uzņēmēja pieredzē, bet visgrūtākais bija pirms gada pieņemt lēmumu, pateikt stop ražošanai, un es nezinu, ko es darīšu tālāk. Ja es tā nepateiktu, nesāktos mans jaunais ceļš. Jā. Jaunais ceļš uz pārmaiņām, jo kamēr tu neatbrīvo vietu, jauns vietā nenāk, un tas ir loģiski. Tu nevari tādu, un tad, kad es izdomāšu, tad es darīšu. Nē, tu vispirms sāc darbības, tu atbrīvo vietu, un tad nāk kaut kas jauns. Un jaunas tausties, domāju, mums pārdot.
Es tur pasaules oškalnu atbraucu, klau, vecīt, gribu pārtot visu. Mazums jums interesē, piedāvāšu 3 lielajiem oškalnai, patam un gausko. Možda gribu nopēt visu kompus, jā. Tur, zin kā, tagad neiet visiem, visi gribētu labprāt pārtoties, pieņemsim, jā. Tāds ražošanai grūtu laiku. Jā. Es tā kā visādi mēģināju, ielikies esā, davai īrēt, man pat pieteicās īrnieki, iemaksāja rokas naudu. Viņi pēc tam atteicās, zaudēja savu rokas naudu. Domāju, bāc, man bija 2,5 miljonu līgums uz 10 gadiem. Man liekas, bāc, viss notrūka, man liekas, viss, tā kā viss dzīve atrast. Tas bija tas ceļš, un visu laiku man sieva saka, jā, bet viņa man saka, tu iedomājies, nolece. Tas nozīmē, ka mums kaut kas labāks ir. Mēs esam uzlikuši, ko mēs gribam. Un tas nozīmē, ka ir kaut kas labāks, lai gan likās vispār, visa dzīve tā kā tūlīt, jā. Un tad, kad tu to saproti, tad tev tas nav tāds baigais pārts. Saproti, jā, tev likās, ka tūlīt būs labi. Un tad nāca Flartāls, un kad nāca šis te, drauga zvans vēlreiz. Es jau tik nofilmēju, ko es darītu angārā, jums tāds būtu, jā. Un tad nāca drauga zvans, viņš man ciparus pateica. Un tas, ka viņš jau visu laiku to parunā teica, man liekas, ka es safārējos nomēju. Viņš saka, viņš zina visu ciparus. Viņš man izstāsta ciparus, cik maksā, un man uzreiz, bet tas tā ir izdarāms. Klik, saliksim, nekāds baigais kosmos nav. Un tad es sāku domāt, kā dabūt cilvēkus, kas saņem, līdz 600 eiro. Tas bija mans tā kā, kā dabūt tos cilvēkus. Es domāju, par bērniem 10 eiro visiem dos. Arī tiem, kam 600 eiro. Es domāju, kaut kas jāieliek bērniem. Un tād es sāku pētīt. Un es sapratu, ka ārpus Rīgas nekā nav. Nekā. Tad vienkārši aizgāja. Vienkārši viss tad nāca. Vienkārši viss nāca. Vienkārši man tik bija jāspēj to informāciju apstrādāt. Un pēc tam nāca sponsori, par ko es vispār nebiju ielicis matemātikā. Mans naudas budžets vispār neizpildījās, man visi ir tādi sponsori, lai man, kā es teicu, milzīgu savu parādu slogos nomaksāju pa gadu, izdarīju to, ko es solīju, neizpildījās mans iedomātais, ko es biju iedomājis. Es nopelnīšu šitā un par to es uzbūvēšu. Tas man neizpildījās 5% no tā viss tikai. Man izpildījās sponsori ienāca. Nauda, kas nav jāda. Kas grib būt daļa no šī visa, jo viņi grib būt arī. Viņi grib būt te. Un kā es saku, kur ir? Mēs esam pēc gada un pat tās ir rekūrēts. Viņš šobrīd ir sensācija, jā. Un te ir stāsts par to, ka tad, kad tu dari tas, kas ir jādara, kad noticēt, kad mums kaut kas lielāks. Viņi man atnāca pēc 3 mēnešiem un teica, īrnieki, mēs esam gatavi īrēt. Kad jau kvartāls jau bija tā kā... Jā. Paldies! Teicu, kad pacēla reiz 2 cenu, es pateicu, ja jūs reiz 2 dodi, es tad padomāšu. Es nesaku uzreiz jā, bet es padomāšu. Es domāju, pret to, ka es varētu neko nedarīt, tikai izīrēt, tas ir nepietni, teiksim, milzīgi cipari. Un jūs teicu, nē, man ir cits projekts, es kaut kas lielāks, es darīšu to. Un, jā. Tu esi vispār skaists piemērs, kā ir, ka tu dzīvo tā kā bišķi nevis pret sevi, bet kā ir, ka tu vēlies tos sasniegumus un tev viņi neiet rokās, ja? Kad ar to profesionālo sportu, un kā ir, ka tu kvartāls 86 mēģināji, ka to viss dabiski gāja rokās, vai ne? Kā ir, ka tu ej to savu patieso ceļu? Forši. Jā, es eju tikai savu dabisko ceļu. Es cenšos sajust, tas var zingā baigi vēl pateikt, bet man neviens bērns nav potēts, jā. Nevienam nedrīkstēja būt neviens adetas dūriens. Man ir daudz, kas man vairāk prasīšu, kas par kā. Pastāst, kas ir tas, kas... Un es saku, ja tu netici, un tu man jautā, ko tā? Jo viņam aizsardzība būs pota, nevis tu. Saku, maniem bērniem es esmu ar savu sievu aizsardzību, jo mēs zinām un ticam. Un tu mūs nevari pārliecināt pretēji. Tā, kad mums nav arī tevi jāpārliecina, vai kādu citu jāpārliecina. Jā, bet tie ir tavi bērni, un tā ir tava atbildība. Jā, tāpēc es saku, un to es tev nevaru izstāstīt, kā ir iet savu ceļu. Mani bērni visās pandēmijās, starp 6 vai 3 bērniem ir vienīgie skola. Un tā ir bijuši visus gadus. Un ko tu viņiem? Es neesmu potējis.
Jo bērni dzīvo līdz 18 gadiem zem vecāku karmas. Ja tu strādā ar sevi, izēj savas programmas, arī bērniem līdz ar to viss ir rītīgi nice. Vai tu tici kādam augstākam spēkam vai kaut kam, nezinu, visumam, dievam? Jā, es pār saku dievam, ticu dievam. Zinā, visiem uzreiz liekas, kā es teicu, citiem liekas, ka man ir, kā man te piedāvā tur pēc spā, pēc viesnīcu. Visiem liekas, ka man ir pilni bagāžnieka nauda, ja? Nē, man nav pilni bagāžnieka nauda. Ja saku, es ticu dievam, es neju, kad es aizdeju 2 reizes gadā lieldienās, un tad, kad ir nereāli sūdīgi, tad es pēkšņi atceros par Dievu. Lai cik interesanti tas būtu. Tad es pēkšņi atceros eju, un visas reizes man ir viņš palīdzējis, un reāli sakārtojos, un es eju, un es domāju vienmēr, un es zinu reāli. Man liekas, tas ir bezcerīgi. Bet tu vienkārši konsistencija dari to, un tu zini, kad viss saliksies. Jā. Man nebija tā, un es negribu vairs nekādā situācijās nonākt, kad man ir turieni jāiet. Tāpēc, kad man ir sūdīgi. Jā, es saprotu. Man mamma ir teologs, mamma ir, tā kā baznīca, tur, nākam nav bijuši 4-7, bet, zin kā, man visu laiku mūžs tas ir bijis, man tas ir bijis no gadiem 17 laikam blakus visu laiku. Un paldies mammai, un es tos klausies, jo, tad, kad es saku, tad, kad tu kaut ko dzīvē nesaproti, un tu nevari izlēmt, tad pasties 10 baušas, viss atbildes, tur ir. Bet, ko visi nākamais domā? O, tu? Es jau nedēļas, ka es esmu pareizs. Jā. Un nav jau runa par mani. Tu jau meklē savu bezizējas, kā iziet. Un tas, kā es dzīvē rīkojos kaut vai pareizi, uz 101%, tas tavā dzīvē neko nepalīdzēs. Jā. Tev neinteresē mans problēmas, un man neinteresē realitātes. Jā, un tas, kas strādā tev, nestrādā citam. Jā. Jā. Tā, un tas ir, un tad cilvēki to, un saprot, tad, kad tev cilvēks tā pasaka, tu saproti, tāpēc jau tu esi tur, kur tu esi, jo tu nesaproti 1+1. Jā. Tu gribi 1+1 kvadrātsakne logaritmus, sinus, kosinus, un tāpēc jau es nezinu, jo redz, viņš ir iedzimis tik gudrs. Vai viņam bija privāts skolotāji? Jā. Nē, dzīvē viss ir 1+1. Un ja ir 1+1 reiz 2, tad es neņemu, ļoti retos gadījumos es ņemu tādas formulas, jo tas ir sarežģīti. Jā. Kaspar, kā tev liekas, vai darbs ar tavu galvu, ar mindsetu ietekmē tavus rezultātus, to, cik daudz naudas tev ir, kādi cilvēki ienāk tavā dzīvē? Vai tas ir svarīgi strādāt ar sevi? Jā. Jā. Tas ir tas, ko tu iepriekš tagad visu to teici, 1+1, tas visu apstiprina. Es esmu teicis tā, tad tu līdz savam Lambo esi klikšķi attālumā, un es domāju, vāc, es to zinu. Un es domāju, ko es daru nepareizi. Jo es saprotu, ka man ir kaut kas. Es līdz pašam biju, man pašs bija, ka reāli klikšķi. To, kā es, un man, kā es saku, Dievs deva pirmo reizi. Un es domāju, nē, es rīkošos pareizi. Man tā nauda ienāks, es viņu ieskaitīšu uzņēmumā, un es tur darīšu to. Un man, paga, tu gribēji, tu pasūdīji. Un tu pārdomāji? Jā. Man šeit. Un zini, kas tas ir? Kas var? Es par to triku samaksāju 40,000. 40,000 samaksāju par to, kad es izmainīju savas domas. Jo kas notika? Man dīls nenotika. Es paprasīju 40. Ar to mašīnu? Es paprasīju, nē. Es paprasīju, tātad man bija darījums 160,000. Man klients teica, došu tev 140, teica, nē, 160. Viņš teica 140. 160. Viņi jau atbrauca uz poļu un viss tur. Viņš teica, labi, nē, nebūs. Es domāju, labi. Dabi, bet es izdomāju, ka es ieliku biznesā. Bet es tur to ceļu gāju, ka es gribu to mašīnu. Es tur braukāju uz ārzemēm, braukāju testus, lai saprastu, kas man patīk. Un es sievai rakstu pēc gada no Ungārijas. Es rakstu, es zinu, kādu es gribu. Es te čomu biju. Es no rīta pamostos, un man atnāk ēpasts. Viņš čau, kas par polis man raksta. Tu vēl tirgo to? Saku, jā. Viņš saka, davai es ņemu, bet šodien es tev došu 100. Nevis 140. Es domāju. Viņš man gada uzrakstīja, tad, kad es ielēju pateikt, es tagad zinu, kāda es gribu.
Jo es arī pirms tā gada gribēju, tad, kad viņš. Un es domāju, viņš rakstu sievai, es viņai esmu screenshot pasēs, kas uzrakstīju. Un es viņai saku, man vajag precīzi 100, tieši man 100 vajag. Un es viņam saku, davai. Un es, man liekas, pēc 3 nedēļām nopirku. Nu, tā kā man ienāca nauda, es nopirku, bet es dēļ lēmumu maiņas samaksāju 40,000, jo viņš man iepriekš deva 140. Jā. Un es pateicu, nē, 160. Ar realitātē, ko es izdarīju, es pārdevu 40 vēl lētāk. Viņi tam pašam. Jā. Bet šoreiz Toms nemainīja. Un, zini, es tev varu ieteikt tādu lifehacku tavam visam mūžam, lai tev daudz naudas izsāk nāktu. Tu nedrīksti pievilkt savu mazo Kaspariņu, vai to bērniņu, vai tu gribi, piemēram, to mašīnu kruto, un tad tu to naudu dabū, un ja tu viņu nenopērc, sanāk, tu pievil viņu, un tas bloķē atkal pārējās lietas. Jā, un tas bija tāds vienkārši, es tā kā to apzinājos, bet zin kā, nu kā tev jārīkojās, tā ir gudri, jārīkojās ir, nu tur ir jāiet uz skolu un jāceļās. Nu, kā piemērs, es teicu, ja skolā man tur bija mans algoritms jāskolē, bet, un tas ir, bet katram ir savs. Katram nav mans. Jā, tev ir caur stratēģiju un biznesa veidošanu tavs, un arī caur baudas gūšanu, un tev bauda varbūt aiziet uz masāžu. Un ja tu to izdari, tev caur to atnāk iespējas. Jā, kad tu nopērci to Porsche, tev caur to atnāk vēl vairāk iespējas nopelnīt 3 reizes vairāk. Saproti? Jā, tā tas ir, jā. Tāpēc mindsets tas ir vienkārši, viss ir mindsetā. Pilnīgi viss ir mindsetā, pilnībā viss. Jā. Un arī daudziem cilvēkiem es patīku dēļ sava mindset. Tāpēc, ka viņš ir mans mindsets ir 1+1. Bet atkal, cik daudziem tu vari triggerēt un var nepatikt tikai tāpēc, ka tev ir tas loģiskais 1+1, vai ne? Ļoti daudziem. Jā. Bet mīļas veicieni viņiem, tas kārtībā. Un Kaspar, tas arī ir tavs spēks, jo tavu nauda nāk caur to sešnieku enerģiju. Es tev teicu, un tas ir arī caur to, ka tu transformē, maini cilvēkus caur to, ka tu dari to, kas citiem besī, tu triggerē. Un tev ir jābūt nērtam, tev ir jābūt sev, un tu caur to audz. Saproti, kāda ir tā ķēdīte? Tas tiešām tā ir. Es esmu vispār klients, es esmu nērtais, es esmu nereāli prasīgs. Es pasaku visu, kas man nepatīk. Un tāpēc citreiz arī man tur zvana. Sadarbības partneri tagad man tā daudz, un es viņam, esmu tāds, es negribu nevis nērtais, bet viņi pēc brīnās, es ļoti ātri, es saprotu, ka mans laiks, jūsu laiks, nemēģinām viens otru sakuļīt, uzreiz pasakam, es gribu šito, un tu saproti, ja tu esi uz tā virzieni, tad maucam, jā, un es par saku, kāpēc cilvēki 35 gados, kad sajiet kopā, bieži vien aprecās ļoti ātri. Viņiem ir skaidrs. Pavisam vienkārši. Viņiem ir skaidrs, kāpēc viņi iet uz randiņu, jā? Jā. Viņiem ir skaidrs, kas ir jādara. Nevis, es esmu šitāda un tāda, un man ir prasības, 20 gados, jā? Jā, pieaugušiem cilvēkiem ir ļoti ātri, viņi izrunā lietas, un viņi saprot, par ko viņi var sadzīvot, ko nevar, kāda ir mīnus. Es visiem darbiniekiem pirmais jautājums, kāds ir tās lielais mīnus. Uzreiz pasaki man, lai mēs saprotam, varēsim mēs sadzīvot vai nevarēsim. Jo mūsu sadarbība ir tikai caur mūsu lielāko mīnusu. Vienkārši iespējams, ka tavam mīnusam mēs varam pielikt kaut kādu atbalstu, un viņš mūsu kompānijā netraucē. Tavējies. Vai tavējies. Mums visiem ir. Man ir mīnus, jums ir savējais. Un visiem mums ir mūsu stiprās īpašības. Jo, citreiz, mana stiprā īpašība par to, ka es ļoti ātri ieraugu, ko vajag uzlabot. Daudzās tēmās nav labi. Ja es uzreiz dēļ pasaku, šito, un visi jau. Ko tu te iedomājies, ja mēs te esam no Rīgas? Labi, tev ir savs bizness, tu esi tagad ļoti daudz sasniedzis, tu vēl daudz sasniegsi, bet kā tu atpūties? Kā tu gan atpūties, gan gūsti enerģiju un atjaunojies? Prātu, vai ne? Jā. Sportā. Tieši tik vienkārši. Jā, man ir sports. Atslēdzu prātu, kad ir kontā daudz naudas. Bet es neesmu pēdējā laikā ļoti sen atslēdzis, vairākus gadus. Man ir, es totāli uzreiz, kā man ir kontā daudz, man viss prasa, kas ir daudz. Es nezinu, pieņemsim, ka man būtu brīvi 100, tad es nereāli droši vien atslāpu. Es tā domāju, ka tad es... Bet, zin kā, uzņēmējiem, ja ir, tad viņš uzreiz ir jauns projekts. Investēsi kaut kur. Jā, jūs redzēt, man 6 gadu plāns ir, gribu būt lielākais Latvijā. Tas, laikam, tas man ir vairāk svarīgi. Jā. Ne Latvijā, bet Eiropā. Bet sports,
Un es atslāptu gultā piespiežoties sievai, ejot gulēt. Nu, Jā. Mīlestība. Jā, man tas ir baigi svarīgi, jā. Jā, jo tu esi dzimis 27. datumā, vai ne? Jā. Tu esi devītnieks pēc apziņas skaita, un tavs resurss ir tevi ļoti dinamiska, agresīva, labā nozīmē enerģija, un tev tā kā resursu un enerģiju dod sports, dinamiskas lietas, un neveltī tevā dzīvē ir sports. Jā, nu, man ir sacensība. Jā. Bet man sacensība ir caur to, ka es gribu sevi pierādīt, laikam tā tas būtu. Bet sev nevis citiem, precizējumu. Jā, es gribu sev pierādīt, kad es esmu... Vēl man ir tā, kad es uzvaru, es uzreiz atklāts. Man uzreiz gribu kaut ko citu, jo es saprotu, kad es varu. Un kaut kā laikam tā, es tā domāju. Nu, bet es esmu tagad kļūst nedaudz vecāks. Kurš? Es tāds. Es te saprotu, es tāds. Un tagad es gūstu daudz no ļoti azartiskas sportošanas cīņas par uzvaru. Es no tā gūstu ritīgi baudu. Tāpēc šobrīd man ir tā, ka es spēlēju kaut kādiem iesācējiem. Es jau 2 dienas, kas vairs nekad nespēlēšies. Jo nav draiva. Tad nav līdzvērtīgi vienkārši jau varbūt, jā. Vārnieku, man vajag stiprāku vārnieku. Es esmu vienmēr gribējis būt tikai stiprā kompānijā. Man patīk tā cīņa starp labākajiem. Bet tieši tāda, ka mēs izaicinām vienu, un mēs tā ejam, bet tādā pozitīvā. Nevis mēs nārējam, bet mēs ejam pozitīvā. Jo es tevi ceļu, un tu mani ceļu. Un mēs tā kā abi divi, un man tas tik ļoti patīk, jā. Un no tā es kaifoju. Bet tur tas stāsts, un tas ir tas mana tā bauda. Tas bija tik nereāli krūti. Un tāpēc es gribu čempionātu sīkajiem, es gribu čempionātu biljardā, es gribu, lai cilvēki, lai tiem tā kā man azartiskajiem, kas grib sev pierādīt, viņiem ir vieta, kur tu dabūn tās emocijas uz to cīņu par to, ka, man ir svarīgi, cilvēki ir kaut ko sasniegt. Jo mēs kļūsim bagāti taupi tikai tad, ja cilvēki gribēs kaut ko sasniegt. Jā. Tā ir. Jo man ir tā, man jau patīk, ka man ir bagāti draugi, jo mēs kaut ko, man visiem jāmaksā. Un viņiem maicits, cits. Viņiem ir, visi uzņēmēji ir zagļi, tur točna nav kaut kas tīrs, tas sviesti, jā. Man patīk, ka mēs draugiem varam kaut ko, mēs varam kaut ko vairāk, un jo man vairāk tādi būs, jā. Jo mēs vairāk tādi būs. Vairojat vienkārši. Jā, mēs jau viens otru vairojam. Jā. Tas ir cilvēki nesat, jā. Jā, un tev vispār izdevīgi palīdzēt citiem, jo caur to tu auc, ka tu palīdzi citiem, un tu palīdzi citiem, piemēram, arī caur triggerēšanu. Tā, ka tu, piemēram, storijos, Instagramā savā pastāsti kaut ko, ko tu gribi, kas tev atnāca, tu to pastāsti. Kaut vai tu izaicini atnākt uz padelu iesācējiem, uz padelu turnīru, un tu viņus izaicini, un viņam tā kā, un tu maini viņus ar to, ka viņš uzdrīkstās, viņš paņem drosmi un tā tālāk, kļūst sportiskāks. Tagad tikko bija saruna, mums būs degustācija šeit. Saka, bet vajag PVD. Ko viņa nepaspēs atnākt. Bet tā nedrīkst. Es saku, bet tu saproti, es pasaucinu cilvēks, iedosim iespēju, ka kā būt daļai. Es laucu. Jā, bet tā nedrīkst, tā nav pareizi. Es saku, bet man liekas, ka būs baigi labi. Nu tā kā. Tas ir tā kā tad, kad jūs taisīsiet kādu restorānu, kafejnīcu attiecīgi šeit, tu vēlies. Nu kā vajag cilvēku pasaka, jums garšo šit. Ok. Jā, tā kā cilvēku līdzlība, bet uz to vienu reizi tur tak jābūt atļaujām. Mācības atļaujām. Šo mēs izgriežam vai neizgriežam? Tas ir tas stāsts, bet arī stāsts par to mindset, jā. Un par to triggerēšanu, ko es gribēju teikt. Kā viņš tā uzdrīkstās? Mēs, jā. Tāpēc jau kādam ir. Bet tu esi alfa. Tāpēc tev tā ir. Jā, un viss. Un man ir, kā saka, Anso. Jā, nu ko, pēc mēs sūt, nu.
vieglāk ir kokus nogriezt un samaksāt sodu, nekā mēģināt dabūt cauri, lai tev atļauj. Šis ir tā ļoti diskutabli, kā teikt, lai tu nenodari nevienam pāri. Ne, nevajag izlikt. No 9. stāva nevajag. Tas ir, tu neesi riskētājs, ja tu esi stulbs, tu izliec no 9. un nosities, ja? Bet ja tu izliec un nenosities, tad ir... Teiks Krekliņš, tur ir labi pastrādājis. Jā. Tur ir baigā robežas starp to, lai, tu varbūt neesi gluži lecīgais, bet... Ar prātu. Jā. Mēs vienreiz uztaisīsim, cilvēki visi pārakstā. Pasakiet, visiem ir jāparakstās, kādi, ja jūs atrausiet kaut ko, nezinu, ko no fritētas, miljonus grādu eļļas, kur visi mirst, jā. Ja jūs negribiet, nenāciet, mēs visiem pasakām. Kas ir, manuprāt, godīgi. Jā, brīvprātīgi. Jā. Mēs neko neizdarām. Tas ir saprāta robežās. Mēs nesakām, ka mēs tagad no zemes dosim, ja tu paraksties un tu zini, jā. Tāpēc nevajag darīt kaut kādas stulbas lietas vafelē. Kā es saku, vafelē nevajag lielkālu. Tas nav alfa, tas ir stulbi. Jā. Yes. Varbūt tu vēlies mazliet padalīties, kāds tu biji bērnībā? Tu teici, ka futbols bija liela daļa tavas dzīves, vai ne? Es gribēju glābt pasauli. 5 gados arī, ka pasaules nevar izglābt un nevajag. Man bija viss par tikai pareizi. Tātad manā īsajā programmā viss ir melns un balts, pareizi un nepareizi. Es tur nemēģinu pa vidu, tāpēc, ka tas ir drausmīgi sarežģījums. Tas nav 1+1. Nezinu, tā īsti nedrīkst teikt. Tad mēs dēļ 10% sarežģījām 90%. Vieglāk ir... Es saprotu, tu domā par to vidusceļu, bet nevienmēr ir tas vidusceļš. Nevienmēr. Vienkāršāk ir šitā vai šitā un viss, un ejam tagad. Tālēcīgi es vienmēr gribēju būt pareizs, vienmēr gribēju būt labākais, laikam. Es to kaut kā jaunībā neatceros, kad es gribēju būt. Es biju vienkārši tāds, kāds es biju. Es vienmēr esmu bijis draudzīgs. Es vienmēr esmu bijis par... Es gan skolā biju tas, kas aizskat citus, bet... Es to biju nožēloju. Tas bija kaut kā tādā visā zigā, vai suņu varā, nezinu. Jā, un skola nav pats skaistākais, man liekas, vispār tāds dzīves mirklis, tāpēc, ka tu pats nesaproti, kā tu vispār veidojies. Ir tik daudz tie ārējie apstākļi, kas ietekmē tevi un katrs cito sevi, kā teikt, ārā. Es piekrītu, tu iepazīsti. Tad... Kāds vēl bija skolas laikā? Es biju draudzīgs, es biju totāli pašlāts ap sevi. Man arī skolas laikā cilvēki bija ap mani. Jā, es saprotu tevi. Jā. Viņi bija ap mani. Ko es vēl darīju? Par to es ļoti daudz. Man bija, nezinu, 7 reizes nedēļā, man bija treniņš. Tā bija futbola vienkārši. Tas nebija tā, ka es gāju 2 reizes nedēļā futbolu. Jā. Katru dienu, un tad bija spēles, un man liekas, kā es vienmēr 6 reizes nedēļā futbolu. Treneris mans futbola bija tas, kas man vecstāvs un futbola treneris jau. Jā, tie ir mani tā. Autoritātes. Jā, man sauc. Cik skaisti. Jā. Treneris iemācīja disciplīnu. Un vecstāvs iemācīja atbildēt par vārdiem, izdarīt lietas līdz galam un neiesākt otru darbu neprecīgiem. Jā, tas ir ļoti svarīgi. To es iemācījos. Un tad to, kas tev te ir, kas man ir dabas dots, to es pieaugu klāt. Un tev arī tas piecinieks, jo tu esi dzimis 05. Maijā. Tev mīnusā viņš var izspēlēties tā, ka tu uzsāc daudz lietas un tu nepabeidz. Un redzi, kā tev ielika pamatus, ka tu sāc, nezinu, šodien kaut kādu darbu un tu viņu arī pabeidz. Un kamēr neesi pabeidzis, nesāc nākamo, jo tas ir tavs mīnus. Tur tev aiziet daudz enerģijas, tu iesāc vienu biznesu, otru, trešo, ceturto un nekur nav rezultātu, jo tu izkaisies. Un tas ir forši, ka tev tas jau bērnībā ir ielikts. Man vecāks ielikt, tas man ir, jo es vispār neesmu tāds pabeidz līdz galam. Man ir arī ģimenē visi zina. Vīrs un vārds. Jā, es saku vienreiz. Un kamēr tu to nebūs pabeidzis, nekas nebūs. Un es nevaru tāds, nevis tu pabeigsi kaut kādu. Nē, tu tagad sēdēsi un pabeigsi. Lietas ir jāizdara līdz galam. To man iemācīja vectēvs. Man tas ir ļoti principiāls. Man ir, ar tēvu, lai nebojātu attiecības, es pieņēmu, ka viņš ir mans tēvs, es viņu mīlu un savas principiālās lietas pret viņu es nepieņēmu. Jā. Tā ir.
Ar tevi ir nenormāli interesanti runāt, bet podkāsts tuvojas jau noslēgumam, bet man ļoti interesē tev uzdot jautājumu, kāds tev bija šis gads, 25. Kāds viņš tev bija? Jo es viņu izpētīju, kāds viņš ir no numeroloģijas aspekta. Es gribētu padalīties, kāds tev viņš bija. Vai bija kaut kāda krīze, hauss, vai tieši pretēji, tev bija daudz enerģijas? Matemātiski laikam sanāk, kad ķipa plusā. Tipā es varētu teikt, naudas gads, ja naudas nav, jā. Bet, ja mēs skatāmies uz cipari, kas ir kvartāls, ir uzbūvēts. Jā? Jā, fucking kvartāls ir uzbūvēts. Bet kā gāja Kasparam šogad? Kā man gāja? Kas notika tevī? Bija iekšējā skaidrība par virzienu, kur tu ej? Jā. Man kvartāls. Jā, man ir, es Rino sapratu, čotka, kas ir tagad jādara, tas kas par lēmumu pieņem, kaut kas ir jāmaina. Kvartāls vispār bija tā, ka toči skaidrs, ko es eju, es noticēju, un tad, tad bija tikai jāsāk visiem. Ja tici, un visi, kas ir ar manī, viņi ar laiku var sākt ticēt. Kad tu pieņēmi to lēmumu? Šitajā gadā? Pagājušajā, viņš teica. Oktobrī es pieņēmu par stop, nezinot, kas notiks vispār. Pagājušā gada oktobrī? Nezināju, kas notiks. Labi. Janvārī es Dubajā pirmo reizi uzspēlēju pedal. Decembra 3. nedēļā sāka dzimt ideja par vispār, kaut kādu tādu, tā kā nevis dzimt, kaut kas uz to pusi, un janvāra 2. nedēļā es noticēju. Jau šī gada janvāra. Noticēju es šim, tas, kas ir nenormāls temps. Un tād, jā. Saprot, ja jūs ar mani februārī runā, mums liktos, ka visu reizi. Tagad jau ir visu uzbūvēts, gads ir pagājis. Bet es gribētu teikt tā, ka tas, ko jūs šobrīd redzēt, šis viss bija marta 2. nedēļa. No janvāra, no Vēdula uzspēlē pirmoreiz. Man liekas, ka janvāra pašā sākumā vai decembra pašās beigās Dubajā. Jā, jo es varu teikt, ka šis tev ir individuālais gads, 7. viss 26. gads, un 7. gads ir par kvantu lēcienu. Tā ļoti ātra, strauja enerģija. Ja tu viņu izēji plusā, tad tu veic kvantu lēcienu. Tev obligāti šajā gadā bija jābūt stratēģijai, tu nedrīkstēji aizplūst hausā. Tev bija jābūt stratēģijai skaidri, mērķis, ko tu dari, un izklausās, ka tu tā arī dari. Jā, mami. Jā, un tas, ko es varu teikt par nākamo gadu, tev būs naudas gads, tas būs 8. Tā kā visticamāk, ka tev būs, tu atspērsies un tev aizies viss. Tā kā, jā. Es arī to pats saku, tāpēc, kad es Rino sapratu, kur ir problēma, es viņu atrisināju, un es visu laiku saku, ej, tu nost. Es šobrīd visu laiku saku, vienkārši, ja es skatos uz papīriem, man tā kā atskaits pa gadiem. Es redzu tagad, kas ar kvartālu notiek. Es saku, es nevaru iedomāties, kas būs nākamā. Būs kruti. Es vienkārši skatos, es domāju, vai dzīve izdomās, nezinu, ko es vēl ķipu, kā es saku, es katru gadu tagad zinu, ko jāizgriež, vēl jāuzlabo. Un tagad ir es tā kā Rino esmu atracis pareizo formulu. Šitā ir pareizāk par pareizu formulu. Un šobrīd man ir 2. Un savus parādus, es esmu decembrī, un man kredīti beidzās decembrī, tātad man ar nākošo mēnesi beidzās 18,000 maksājuši mēnesi. Oh my God! Tā, ka tas ir tikai, ko es varu novirzīt vēl citiem, lai nodzēstu. Es gadu iesāku ar 520,000 mīnusā. Ar naudu, nevis mīnusā bilancē, bet kas man ir jāatver citiem. Jā. Šobrīd es esmu dalīts uz 3 nodzēs, es visu uzbūvēju šito. Man tehniski ir maza, nenormāla vasta palikusi. Un vienkārši Un to tu pabeigsi šogad atdotos? Es tūlīt. Man tur ir kaut kāds mārts laika. Mārts vispār beidzās. Nākamajā gadā ļoti forši 8. atdot parādus un neņem kredītus nākamgad. Ja var, tad vienkārši... Man tā kā vairs laikam nevajag. Jā, es tev iesaku neņem. Bet man tā kā laikam vairs arī... Tu tādā interesantā laikā vispār esi uzsācis šo visu, ka varbūt daži uzņēmumi tieši klapējās ciet. Tu pats noteikti zini, kas darās Rīgas centrā. Izīrējam, pārdodam, un varbūt tiešām tas, ka tu esi provinciāli, tā kā, bišķiņ tālāk no tā visa, un man ir prieks par to, kā teikt, haipu, ko jūs taisat Instagramā, jo man liekas, tomēr tajā visā ir kaut kas garšīgs, piesaistošs, un paldies, ka jūs esat tik īsti. Es arī zinot mazliet tavu iekšējo komandu, es varu pateikt kompliments tev par tik sakarīgiem un ļoti spēcīgu kodolu izveidošanu, jo man liekas, ka tā ir jau daļa no tavas
kā teikt, kvartāla uzvaras. Jā, jo viņiem katram ir kaut kāds tavs foršais pienesums tajā visā, un jums ir milzīga jauda tajā, ko jūs darat, tāpēc neapstājieties, un vienkārši, lai jums sanāk, un lai nāk īstie un foršie klienti šeit, jo, kā jau tu zini, ir cilvēki dažādi, bet lai nāk tie īstie un tiem, kuriem šeit vienkārši ir jābūt. Tā kā tas no manas puses, tas, ko es jums novēlu, vienkārši maucat tālāk un vienkārši turpināt. Paldies tev, Jā. Paskaties uz mani. Un savukārt es tev novēlu noteikti, lai tavi sapņi piepildās, lai tu iedvesmot caur savu dabisko enerģiju arī mūs visus pārējos, kuri tev seko, kuri reāli tev seko ļoti daudz cilvēku. Uz tevi skatās, iedvesmojas jaunieši, bērni, tu esi reāli iedvesmo. Un es tiešām tev novēlu, lai tev viss izdodas, lai tu sasniedz arī savus finansiālos sapņus, jo tas ir ļoti svarīgi. Jo, ja tu esi bagāts, to vari palīdzēt daudz vairāk cilvēkiem. Jā, tā ir, Jā, un es tev arī novēlu nākamo gadu rītīgi kolosāli izdzīvot savas dabiskās enerģijas, jo tu tiešām nākamgad vari sasniegt visus savus finansiālos mērķus. Un tos ar tev novēlu. Un paldies, ka tu biji šodien šeit ar mums, ka tu atvēri savu sirdi un savu personību parādīja arī mūsu klausītājiem un skatītājiem nereāli foršas un nenormāli novērtēju. Varbūt ir kaut kas, ko tu pats vēlies nobeigumā pateikt? Tas, ko es sajūtu savu šito projektu, tātad jūs man prasījāt par to bērnību. Es gribēju būt uzņēmējs. Un tad es atcerējos kaut kādā lieta. Man bija tā, ka es gribētu cilvēku priekšā runāt, tā kā stāstīt. Tad man likās bāz, bet es tā neesmu tāds, kam patīk gatavoties baigi. Bet tagad es sapratu, ka man nav jāgatavojas. Es esmu tas, kas es esmu. Un tas, ko cilvēkiem, kā tu teici, tev ir pienākums iztīties labi, tā kā solīdi, un tad ir tie, kas var atļauties izskatīties tā, kā viņi grib. Tev ir jānopelna status, lai tu vari izskatīties tā, kā tu gribi. Un tu teici, tas aizmirst, kā to čeku sauc, bet, maksimāli vienkārši. Un, kad tas, ko es esmu tagad saprast, tad tas, ko es varu runāt, un tas, ko es domāju, kad es varētu auditorijas priekšā runāt, un man patikt, tas ir tas, ko dot sev. Iedot to, kāds esmu es, to, kā es esmu pa dzīvi gājis. Un mana mana veiksmes saslēga bijis maksimāli būt vienkāršam un cilvēkiem parādīt nevis man ir 100 miljoni, un es, ja nav zem 5 miljoni, par jautājumu vispār nerunāju, Parādīt cilvēkiem, ka var sasniegt arī to, ka, ja tu esi vienkārši, un vienkārši lietas var sasniegt. Un šobrīd man patīk tās reizes, ka es aizgāju uz skolu, man patīk riktīgi jauniešiem runāt, es ceru, ka man arī izdodās nolaisties tajā viņu līmenī, un man patīk, ka mani uzaicināja skolas pie viņiem, iedvesmot. Es arī redzu, kā jaunieši nāk pie manīm individuāli, kas tā kā viņi saka, tur baigi, un man mamma saka, man atnāca viņa mājās pārņemti runāja par to, kādu tur, ko kaut kā, un tad es saprotu to, ka nevis vienkārši stulbi parunāt un reklamēt savu produktu kaut kā pieņems un tagad mēģināt ar to, bet iedot cilvēkiem to jauniešiem to ticību, jo es zinu, kāds biju es. Es tagad gribēju aiziet uz banku pirmo kredītu paņemt, man nebija kam paprasīt. To, ka kā tas vispār notiek, kaut vai. Es runāju par kredītu, bet es domāju, ka man vajag uzsākt biznesu. Kā to darīt? Es laiku atceros, kā es 19 gadu domāju, ko man tagad darīt? Kā tas ir? Ar ko vajadzētu sākt? Saprot, to, kā man tas viss vienkārši nāca un gāja, un es vienkārši raku, idejas, ka ir lāps. To, ka es gribētu, ka es varētu vairāk dalīties un dot jauniešiem. Jo uzņēmējiem es maksāju par to, lai būtu ar citiem uzņēmējiem kopā. Uzņēmēji jūs nopelniet, jūs paši visu varētu izdarīt. Investējiet sevi, kaut vai nopērciet Porsche, nesiet Porsche klubā, jūs būsiet pēc citiem uzņēmējiem. Arī tas ir klubiņš, kur ir entry level price tag. Pieņemsim. Tas ir līdzīgi kā pēduli. Viņš arī nav gluži tā, ka tu tomēr kaut kādu slāni, līdz ko tu ieej tajā, vai ne? Tev ir jāmaksā portu, tev ir jāmāk runāt, un tu iegūst, nenāk uzņēmējs spēlēt ļoti daudz. Un ko es vēl gribu izdarīt, es esmu tajās mastermindos. Es gribu man ir te uzņēmēji daudz, kuriem es runāju. Viņi sakot, jūs reāli dzīvojat savā populē. Es nezinu, ko dara. Es rīktīgi gribu uztaisīt tādu, kā kur es braukāju. Es šeit
satiekās uzņēmēji. Jā. Vienkārši klaut, kā tev ir? Jā. Nosaukums Es iešu. Cīnies. Jā. Nu, tā kā. Un tad tu izstāsti, un mēs te 10 sēžam, tu mēs tev, vai katrs iesakam 3, kāda tev doma vienkārši. Un tad vienkārši es zinu, kā mums, un mums tur aiziet tas Masterminds, brainstormings, jā. Un tad visi papildina, un tu domā, bet kā es neiedomājos, vai ne? Es to neiedomāju. Jā, jo vide ļoti ietekmē, un īpaši uzņēmējiem ir jāmaina vide, lai tu redzētu paplašinātos, augtu un ietekmētu savu mindsetu, augtu vienkārši. Jā, un tas ir tas, ko es gribu šeit, jo es redzu, ka ja mēs no Madonas braukājam ar vienu, tas mums vajag. Mums vajag, kaut vai uz pirti savācamies uzņēmēji, kur mēs kopā apsēdamies. Ja? Šeit nav tas, kur viņi Es nerunāju par vidas inkubatoriem, es negribu teikt, tās visas ir muļķības, bet tas nav īsti. Jā. Es gribu teikt, es cenšos aiziet uz tām skolām un īsti runāt ar tā kā īsti cilvēks, īsti viņu līmenī arī mēģināt, ja? Jo viņam neinteresē, kā tu grozi 100 miljonus, viņam interesē, ka man 12. klasē jāuzraksta, un man ir kaut kādas idejas, pavisam vienkārši, kā to izdarīt. Ja? Un tas ir tas, ko es jūtu tagad, kad es gribu palīdzēt, jo viņiem vajag palīdzību. Uzņēmējiem vajag vienkārši satikties. Un uzņēmējiem ir iespēja pašiem izdarīt, un viņiem ir jāspēr solis. Jauniešiem ir jāpalīdz. Jā, es piekrītu, jo tā ir mūsu nākotne. Jā. Tā ir mūsu laimīga, bagātā Latvija. Un es esmu priecīgs jaunieši. Es tieši domāju, es kaut kur saku, ka jaunieši jūs gribat uzrunājot mani, es jauniešiem neatceru. Tad, kad man atnāk kaut kāda tāda, negribu izteikties. Jā, Citi. Es viņām vienkārši saku, ej strādā. Jā. Ej strādā. Jā. Bet jaunieši vienkārši, viņiem ir jāpalīdz. Jā. Un ar šo īstenībā tekstu tu arī kārtējo reizi šajā podkāstā apstiprini, ka neatkarīgi no statusa, titula, no tavas profesijas panākumiem, pats svarīgākais ir palikt par cilvēku. Un tu esi cilvēks. Tas ir dzīvelīgs cilvēks. Paldies tev par to. Milzīgs paldies. Paldies jums. Man nereāli patīk runāties tagad. Paldies, ka neatteici. Jā. Paldies, kad jūs uzmanājāt. Jā, tā ka brauciet uz Jēkabili, brauciet uz kvartālu 86, iedvesmojieties no Kaspara enerģijas, jo vide ļoti ietekmē mūs kā personības. Mēs varam ātrāk izaugt dinamiskā vidē, tādēļ brauciet uz šejieni. Būs forši. Un laikojiet mūsu video, sūtiet saviem draugiem un neaizmirsti piesakot. 5 metri dodiet, ne? Woo! Un tad visi jaunieši. Paldies! Čau!